Sabiedrības interesēs ir lētāka elektroenerģija, uzņēmēja interesēs ir lētāka elektroenerģija, un ir ļoti daudz alternatīvie enerģijas veidi, kurus var izmantot sabiedrība, maisaimniecība līmenī, komūnu līmenī. Ir ļoti daudz dažādi elektrības veidi, tādējādi samazinot sev pašizmaksu tiešā veidā, nepakļaujoties tirgus un Nordpūlu ietekmē un biržas iepirkumu ietekmē. Bet tas, ko dara Latvenergo, ir monopolizējis šo situāciju tādā līmenī, kad mums nav vispār nekādas opcijas izvēlēties citus alternatīvus. Šajā gadījumā es negribētu ļaut cilvēkiem sapņot televīziju. Mums ir pietiekami daudz ekspertu šajā jomā. Es atļauju jums runāt par nāsu tagad es varbūt, ja? Lūdzu. Tātad numur 1, kolēģi, nesapņosim par fantastiskām lietām, kas neeksistē. Šajā gadījumā elektroenerģija ir labākais enerģijas veids, ko sabiedrība radīja, atradusi kā pielietojumu. Kad centralizēta ražošana vienmēr ir bijusi lētāka nekā jebkura atsevišķā mazā ražošana. Fundamentālā lieta, kolēģi, ir, kas varbūt jāpaskatās no citas puses, tā bija diskusija politiķiem. Es, kā enerģētiķis skatoties, pajautāšu nedaudz savādāk. Arī provokatīvi arī jums. Iedomāsimies, ka mums ir situācija, ka mums nav ne vēja, ne saules, nekā tāda. Kā mēs nodrošināsim Latvijas neatkarību, tas, ko kolēģis minēja, bez pievienošanās? Kas būs tas enerģijas veids, kur Latvija teiks, jā, mēs tai vietā liksim? Bez pievienošanās kam? Skandināvijai. Kurš tad ir pret pievienošanos Skandināvijai? Bez. Mums pagaidām viņa nav. Mēs pārdodam elektrību caur Igaunijas un Lietuvas līdzstrāvas kabeļiem uz Skandināviju arī. Mēs neesam pašpietiekami. Cik daudz mums vajag šos te vēja ģenerators, kāds var pateikt? Vēl vien kompēti līdz galam. Šajā gadījumā tā fundamentālā lieta, mēs esam pašpietiekami periodiski. Tā, kad ir pali un tā, kad ir ziemas.